Kādu biblisko tekstu jūs vēlētu izlasīt? Vai ir kāds jautājums vai tēma, ko jūs vēlētos izskatīt saistībā ar Bībeli? Jā, labi, tad mēs jau esam lasījuši dažādās senajās valodās, grieķu, ebreju, senebreju. Mums dzirdēt, ka jūs vēlaties apspriest Bībeles tekstu latviski. Kādu noteiktu Bībeles tekstu vai tēmu vēlētos izlasīt? Tūlīt mēs sāksim lasīt, tūlīt lasīsim 23. psalms, 23. psalms, un tā es pa priekšu palasīšu 23. psalmu senebreju valodā. Mizmor le David, Adonai ro'i lo iksar, bineode sheyer biceni, alme menuchot yenachaleni, nafshi yeshovef yancheni v'magale tzedek leman shemo, gam ki elek begetz al mavet lo ira ra, ki ata imadi shivtecha u'mishantecha chema yenachamuni. תערוק לפני שולחן נגד צורריי, דשנת בשמן ראשי כוסי רוויה, הכתוב וכסף ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. Tas bija psalms, 23. psalms, es nolasīju senebreju valodā. Tas bija skaisti izteikts. 23. psalms ir viens no viszināmākajiem Bībeles psalmiem. Vai jums ir kāds konkrēts jautājums vai komentārs par šo psalmu, ko jūs vēlētos dalīties vai apspriest? Šajā brīdī es gribētu nedaudz palasīt šo psalmu, tā, pagaid, kur man ir, tagad es skatos, jā, šo psalmu sīriešu valodā, sīriešu aramiešu valodā. Un aramiešu valodā, tas sīriešu valodā, tas sākas tā, Marijam ner-an, ve medem la nehasarli, ve almarge de nashren, ve almaye nihe nedabran nafshi apni vedabran bekush bashbilai kuštā metuš šemāk. Nu jā, man sīriešu valodā tik veikli neizdodās, es tā bišķiņ tā kā patrenējos, man tā sanāk, bet atkal tā, bet var arī aplūkot kaut ko no šī teksta. Piemēram, tas ir senebreju valodā, tas teksts sākās ar vārdiem Adonai ro'i. Tas kungs ir mans gans. Tas kungs ir... Sīriešu valodā jūs izspēlēt tā skaisti. Psalms ir ļoti pazīstams. Minējāt, ka vēlaties aplūkot šo tekstu senebreju valodā. Adonai ro'i sākums ir ļoti atpazīstams un ataino to, ka Dievs ir mūsu ganītājs un aprūpētājs. Vai jums ir jautājums vai kāda doma par šo psalmu senebreju valodā, ko jūs vēlaties? Jā, redziet, ir tāda interesanta atšķirība. Senebreju valodās psalms sākas Adonai ro'i, tas kungs ir mans gans. The Lord is my shepherd. Tas kungs ir mans gans, bet sīriešu valodā viņš sākas nedaudz savādāk. Marijā ner-en. Marijā ner-e nozīmē tas kungs mani gana. Nu, redziet, pavisam neliela atšķirība. Senebreju valodā tas kungs ir mans gans, bet sīriešu valodā tas kungs mani gana.
Cik tā liekas būtiska atšķirība, kā domājat, ko varētu sacīt? Jā, tiešām ir interesanti pamanīt šādas atšķirības un nianses starp Bībeles tekstiem dažādās valodās. Šīs nelielās atšķirības var mainīt teksta izpratni un nozīmi, bet tajā pašā laikā atklāt to daudzveidību un dziļumu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Bībele ir tik bagāta un iedvesmojoša lasītājiem visā pasaulē. Vai vēlaties turpināt diskutēt par šo? Vai Jā, citiem es labprāt, kāds cits jautājums, par ko vēlaties runāt? jā, labprāt palasītu, jā, Marijā ner en, vai medem lā nehas sarlī, un nekas man netrūks, tas ve al margē de ušnā našrenī, un uz tām bagātajām pļavām viņš atspirdz. Šie vārdi no 28. psalma ir ļoti noderīgi un iedvesmojoši. Viņi uzrunā to, ka Dievs mums gādā un mums nekā netrūkst, jo viņš ir mūsu ganītājs un rūpētājs. Tas ir skaists veids, kā atgādināt mums par Dieva žēlastību un mīlestību. Jā. Jums ir kādi konkrēti jautājumi vai Jā, domas? tūlīt mēs apstīsimies. Napšapnī, ve dabran bašbīlai kuštā. This is tā kā on the road of tā, Grieķvalodā tur ir epitribūs. Ir atkārtojums no psalma. Tas ir izteiksmīgs veids, kā izpaust ticību un mieru. Ja jums ir vēl kādi jautājumi? Jā, kuštā ir droši vien ir patiesība, tāpēc, ka grieķu valodā mēs tur lasījām epitribūs dikajos sinēs. Epitribūs tribos ir taka. Taka, how in English I can't say just in this moment. Epitribūs dikajos sinēs, uz taisnības takām, un kurš tā ir taisnība? Kurš tā ir taisnība, ja šef, ja nahaleni, be cedek leman šemo, tā, be maginē cedek. Ebreju valodā tur ir be maginē cedek. Bemaginē cedek, es apstīšos tūlīt, bemaginē cedek, kur mans ir, bemaginē cedek, bemaginē cedek, magal. Please try again later. Jā. Nafshi yeshove v'yancheni v'magle tzedek. Bemagle tzedek. Magla, ne, man nepareizi izlasās. Magal, tas ir track, angļu valodā track, vai tā ir taka latviešu valodā. Magal tzedek, tas ir kas epitribūs dikajos sinēs, tas ir grieķu valodā epitribūs dikajos sinēs, un latīņu valodā mēs atrodam tā, ich habitanti nequie ipse super mare fundavit eum et super flume preparate quis ascendint in montem dam aus quis stabit in loco sancto eius. Ja super Marija, nē, kaut kas nav pareizi. Tas 23. nav tā. Nē. Latvijas izklausās pēc vārdiem, kas attiecas uz ceļošanu vai taku, trek. Taka, jā, pareizi. Latīņu valodu elementi. Vai jums ir konkrēts jautājums vai kaut kas, ko jūs vēlētos šajā tekstā?
Es tagad skatos latīņu nekvi inride ant mi animīcī me eteru un kvīsus ant kanfi tā, kan vīda Deus meus inte konflikts tā, paga, kas tad te mani par, es tagad nevaru atrast latīņu valodā, tā, 25, 24, 23, es terapējus te, ne, 22. 22. Latīņu valodā tas ir 22. psalms. Aplūkojot latīņu valodas tekstu, Jā. kurās ir dažādi morfoloģiski elementi. Jā, in loco pasco Interesanti. con locavic super aquam reflectionis educavit me. Saistībā ar latīņu Anima meam confede dux me semitas justicie. Nu jā, latīņu valodā tas ir semitas justicie, taisnības takas, tas, kas mums bija, tā, kur mums ir tagad taisnības takas, epitribus dikajosinēs, senebreju valodā tas bija maglē cedek, un sīriešu valodā mums ir kuštā, bažbīlai kuštā, žbīlā, tad ir sīriešu valodā tas vārds, kas atbilst tribos, šbīlā, interesants vārds, žbīlā, un kuštā tad ir sīriešu valodā dikajosinē, taisnība, cedekas angļu valodā būs cedek, ko tam man saka, cedek angļu valodā, raitesnis, angļu valodā raitesnis, tas ir kuštā, interesants vārds, kuštā, jā. Līdzīgs skana vārds knuštā, bet knuštā ir sinagoga. Sinagoga ir knuštā, bet knuštā ir no cita vārda. No kā naš pulcēties. No kā naš, bet kuštā, es pat nezinu, kāds tas darbības vārds ir kuštā pamatā, bet tas ir taisnības vārds, tas ir cedek, tas ir ebreju valodā cedek. Nu tā šādā veidā ir jāmēģina kaut ko saprast. Vai es varu šādā veidā pa daudzām valodām ņemoties kaut ko saprast, vai tas, vai kā man. Dalāties ar ļoti interesantiem pētījumiem par dažādu valodu vārdu nozīmēm. Šīs valodas un to vārdi var būt dziļi un bagātinoši. Tas, kā jūs analizējat un salīdzinājat tos, ir ļoti interesants veids, kā izpētīt un saprast valodas un to sakaru starpību. Vai jums ir vēl kādi citi jautājumi vai tēmas, ko jūs vēlētos apspriest? Nē, šobrīd paldies, šobrīd tas bija tikai mēģinājums. Es mēģinu ar sīriešu tekstu vairāk pietuvināties, bet man aizvien vēl ir grūti. Es labāk viņu saprotu, bet, piemēram, kaut vai es mēģinu viņu lasīt, man aizvien viņš grūtības. Paldies šobrīd, paldies, tad turpināsim citā reizē. Paldies. Jums paldies par interesantu sarunu. Tas ir lieliski, ka jūs cenšaties tuvoties sīriešu valodai, izpētīt dažādu valodu saistības. Jums būs jebkāda nākotnes jautājuma, vai ja vēlēsieties turpināt diskusiju par kādu citu tēmu. Nevilcinieties, sazināties. Lai jums veicas un paldies par sarunu. Paldies.